Šobrīd Vidzemē dažādās vietās darbojas 17 ekolaukumi, kurus izveidojuši un arī ikdienā uztur uzņēmumu ZAO darbinieki. Ar katru gadu tajos pieauga apmeklētāju skaits, kā arī nodoto atkritumu apjoms. Pagājušajā gadā bija par 7200 apmēram iedzīvotājiem vairāk izmantojuši ekolaukumus kā 12. gadā un atveduši par 1450 kubikmetriem vairāk visu kopā šo te otrais izmantojamo izēvielu. Tomēr aptaujājot iedzīvotājus, aizvien ir ļoti liela daļa cilvēku, kas ekolaukumu piedāvātos pakalpojumus nav izmantojuši, un nereti arī ļaudis nezina, kādus atkritumu veidus laukumos pieņem. ZAO speciālisti atgādina, ka bez maksas iedzīvotāji ekolaukumos var nodot visa veida otrais pārstrādājumās izēvielas. Papīrs, kartons, polietilēna plēves, petpudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojums un metāla iepakojums iet vienā konteinerā. Un, ja runā sīkāk par to, kas tad ir šie pārsvarā tie parastie materiāli, ko var likt, tad šampūna pudeles, dušas želejas, cilīti, ajaksi, bengi, visi tīrāmie līdzekļi, tos droši var nākt un nest. Spainīši un pudeles, plastmasas, tās var likt. Visbiežāk iedzīvotāji, dodoties uz ekolaukumiem, pieļauj kļūdas attiecībā uz dažāda veida plastmasas izstrādājumiem, jo ne viss, kas ražots no šīs izēvielas, ir pārstrādājams otrais. Cilvēki domā, ja viņš izmazgās arī krējumu margarīnu trauciņu, viņš var nākt un nest, un tātad to var pārstrādāt, bet nevar to pārstrādāt. Un nevajadzētu arī, uz lielākā kļūda ir uz šiem te olu režģiem. Gan plastmasas, gan putuplastu olu režģi, nav viņi pārstrādājumi. Tāpat arī nav pārstrādājums jebkura plastmasas lieta. Kā es teicu sākumā, kad pārstrādājums ir sadzīves ķīmijas kosmētikas iepakojums, tātad pudeles, kastes un spaiņi no plastmasām. Un petpudeles, protams. Tur, kur ir bijuši cīsiņi, desas iekšā un tādas visādas lietas nenesat šeit, jo tas nav pārstrādājums materiāls. Tie ir sadzīves atkritumi un jāliek sadzīves atkritumu konteinerā. Ekolaukumos atsevišķs konteiners ir paredzēts pudeļu un burku stiklu savākšanai. Šeit gan jāatceras, ka pirms ievietošanas konteinerī burkām ir jānoņem vāciņi. Nākošais konteiners ir logu stikls, un šī ir Ziemeļvidzemē vienīgā iespēja, kur visparastāko logu stiklu var atvest un bez maksas ielikt konteinerā. Šeit nedrīkst mest ne spoguļus, ne lampas, ne dekoratīvos stiklus. Ekolaukumos iespējams nodot arī tādus bīstamos atkritumus kā izlietotās baterijas un akumulātors, kā arī izdegušās spuldzes. Tās, kurām ir kvēldiegs iekšā redzams, tās var mest sadzīves atkritumos. Tās, kurām nav kvēldiegs redzams, tad vedat uz šo ekolaukumu, no fiziskām personām viņi pieņems bez maksas, nekas nav par to jāmaksā. Tad uz laukumu vēl noteikti varat vest nolietot sadzīves tehniku. Lielu vai mazu. Ja nevarat atvest, tad droši zvanat mums ir maršruti, brauksim pakaļ un arī par to naudu neprasīsim. Jāatgādina, ka pirms došanās uz ekolaukumu visiem atkritumiem ir jābūt sašķirotiem pa veidiem, lai tos varētu ievietot tiem paredzētajos konteineros. Laukuma pārziņš šeit ir domāts tikai tāpēc, lai uzraudzītu šos te procesus, lai nepaliek šis process nekontrolēts. Un pie reizes viņš arī pastāsta un pamāca, kā tad būtu pareizi darīt, jo nepareizi izdarīts darbs, tas ir tas, kas mums notiek ekopunktos. Iedzīvotājiem būtu jāatceras, ka arī publiski pieejamos ekopunktos izvietotie konteineri ir paredzēti otrais izmantojamo izēvielu savākšanai, un tās noteikti nav vietas, kur ārpus konteineriem atstāt dažādus lielgabarīta atkritumus vai sadzīves atkritumus. Valmierā mums ir problēma ar šiem publiskajiem punktiem gan Burkānciemā, Brīvības ielas gals, Dīvaliņa ielas laukumā, gan Imantas mednieku ielas krustojumā un Vienības Rūjienas loku ielas krustojumā, kad iedzīvotāji nes savus lielgabarīta atkritumus. Mēs esam uzsākuši sarunas ar Valmieras pilsētas pašvaldību un pilsētas pašvaldības policiju. Šogad šim te jautājumam ķersimies klāt. Mēs vai pirksim videokameras vai kaut kā, bet mēs ķersim šos cilvēkus un tiek gatavot arī normatīvi akti, lai varētu arī sodīt. ZAO arī atgādina, ka vēl līdz 31. martam iedzīvotāji aicinātu piedalīties fotokonkursā Mana ģimene ekolaukuma apmeklētāji un kādā no sev tuvākajiem ekolaukumiem nogādājot otrais izmantojamās izēvielas kopīgi nofotografēties. Interesantāko fotogrāfiju autors saņems piemiņas balvas, savukārt izcilākās fotogrāfijas autors balvā saņems skārienu jutīgo telefonu.